Smēde bija tāda. Bija krāsotāju ceks, bija montāžu ceks, sagatavošanas ceks un eksperimentālais ceks pilsētā. Lūdzu šiem trījiem lūdzu dāvanījies, jā, šie 3, bet man vēl stāv. Jā, tā bija meklēta. Un tātad 60. gadā, kad jūs tikko nodibināti, jūsu darbība sākās ar mehanisko metāla apstrādes cehu, ar mēbeļu cehu. Не знаю, как такое, обойный цех. Что это такое? Обойный. Обойный цех, galdniecības, čuguna liešanas, pišķevoja pārtīkas cehu, ķieģeļu un pats ekstravagantākais, kad jums bija pašiem savs frizētavas cehs. To visu lūdzu es izlasīju no šīs grāmatiņas. 60. gadā, kad tikko jūs nodibinājāties, tas bija jūsu pamats. No kā jūs iztaujāt tik lieli. Nu, tad lūdzu klusumu un ar cieņu klausamies nākošo jautājumu. Имя, фамилия вашего первого директора, который заведовал первый Brīciusa vārds. Kurā gadā jums tiek piešķirts godpilnais? Jūs vairs vienkārši neesat ventilātoru rūpnīca, bet Jāņa Fabricius vārdā nosauktā. В котором году вас начали звать, как Jāņa Fabriciusa? Думаем? 65. Ļoti tuvu. Augstāk. Nē, kurā gadā sāka saukt pa Jāņa Fabriciusa? Kurā? 66. Beidzot es dzirdu, tā kā skolnieks no vietas atkal rasmiņā kā mazais zaldātiņš. Jānāk man te kaut kur citur uzdot jautājumu, ja ne te man neviens neredz, nedzird. Tātad, uz cik valstīm tiek eksportēti Ventspils вентилятора рūpnīcas вентилаторы? Во сколько государств мы отправляли экспортом ваши вентиляторы? Сколько? Где было 30? Там было 30, правильно? Там было 30. Только ручку надо было поднять, да? Все правильно. Ну, и может быть кто-то рискнет назвать, какие это государства, куда отправлялись. Uz kurieni mēs sūtījām, vai pats galvenais, ko es gribētu dzirdēt? Lūdzu, Ispānija тоже, да? Spānija, Krievija. Kur teica Krievija? Kur ir? Krievija. Iedomājieties, mātā. Kas teica Krievija? Kur bija Krievija? Nu, iedomājieties, mūsu mazā Ventspils apgādā trīšo PSRS ar ventilatoriem, vai ne? Tas ir eksportā, jā, bet nu, grāmatā tā ir rakstīts, tā tas viss ir pieminēts. Es no matinējas, viss pēc grāmatītes tā bija. Tālāk, ko es gribēju pateikt? Ka jūsu ventilatori nebija vienkārši labākie, no kā var teikt, starp labākajiem, bet viņi bija Padomju Savienībā vislabākie ventilatori. Jo pat arī olimpiāde tika apgādāta ar jūsu ventilatoriem. Cepure nost jūsu priekšā. Par šo droši var pacelt glāzes.
priekšā, lūdzu, galdiņš numur 2. Uņiņš butilki, očiņ noga butila. Nu, paklācei, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās saules noderēs. Iedzersim paklācei, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās saules noderēs. Audzēsim mēs mājos, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās saules noderēs. Audzēsim mēs puišus, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās vīri noderēs. Iesirēsim grāvjus, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās būtas noderēs. Izgulēsim grāvjus, kamēr jauni mēs, gan jau vecumdienās būtas noderēs. Urā, ļoti labi! Galdiņš numur 3. Ciemateku meitas sev, nu rītīgi agrumā, trīsītes pagriedā, celies mana līgavī, celies mana līgavī, jau gai līdis to dziedāt, jau gai līdis to dziedāt. Necelšosim, neģiņšā, necelšosim, neģiņšā, no rītiņa agrumā, no rītiņa agrumā. Ļoti skaisti galdiņš numur 5 šūvas. Чает на нагряне. Я совсем не ждешь, и как ты честно знаешь, как удивительно хорош, и твое сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить.
Я думаю, что пели все
dziedāja. Visi ļoti, ļoti skaisti dziedāja. Bet tādu rittīgu kori, tā kā bija mums tā sirdsē, jā, tad es to sadzirdēju ritīgi no sirds, no visas zāles. To dziedāja gan latvieši, gan krievi, un tiešām bija koris. Девочки, первое место это Ну что, теперь будем опять веселиться дальше, да? Когда захотите, опять. Только, пожалуйста, те, кто не заплатили эти 50 сантимов, я лūdzu ziedojam lādē. У нас бюджет не получается, да? То будет из своего кармана очень много на стол положила, чтобы было красиво, чтобы было богато. Да? Потому что каждому 50 это ничего, а одному человеку собирается очень много. Спасибо вам за понимание. Танцуем, отдыхаем, пляшем. Все вместе. Спасибо.
Kur tas viss?